Čau visiem! Ieva un Emīls, un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli! Vasara tuvojas, skola pašlaik nav, jo ir brīvlaiks, maziņš mājas svētku brīvlaiks. Saule spīd, ejam ārā, tāpēc šodien mēs esam atbraukuši uz piedzīvojumu parku Tarzānu, kur instruktors Kristaps mums parādīs, kas šeit ir interesants un pat atļaus izmēģināt iet pa šo Tarzānu trasi. Kristap, varat pastāstīt un parādīt, cik šeit trases un viss kopā? Jā, mums ir 4 piedzīvojuma trases. Kopumā tās ir 5. 4 ir domātas tieši pieaugušajiem cilvēkiem, kas ir vecumā no 6 līdz 9 gadi, kas ir šī zaļā trase, un zilā, šī, kas atrodas šeit pa kreisi. Tad jau tālāk, kas ir augstāka līmeņa trase, atrodas tur uz priekšu, kas ir sarkanā trase, un nedaudz tālāk ir melnā trase, kas ir jau priekš tā kā lielākiem cilvēkiem. Cik melnā trase varētu būt metrus liela vai? Metrus viņai ir 12 metrus no zemes. Tas ir diezgan liels augstums, un ne katrs spēja iziet šo šķēršļu trasi. Kā jau man teica, tur jābūt ļoti stiprām rokām. Jā, noteikti, jo ir arī reizes, kad arī pieaugušie cilvēki iesprūst tajā trasē iekšā tieši. Ir tur tāds šķērslis, ir zirga kāpšļi, kas saucās, un tajā parasti sākumā visgrūtākais ir. Ir arī grūti uzkāpt pa tīklu reizēm arī augšā. Kristap, mēs nevaram nociesties, aiziet! Iesim tagad uz apmācību sākumā, un tad dosimies izbaudīt piedzīvojumu parkā Tarzāns. Tā kā dosimies. Bišķi tas likās bailīgi, tāpēc, ka pirmo reizi, kad es gāju savā vārda dienā šitā, man bija bail. Bet tagad es jau labāk viss jūtos lielāks. Kāpēc šis ir vajadzīgs? Tāpēc, lai būtu droši uz šķērsļiem. Vajadzīgs visu, lai nostiprinātu un varētu droši iziet trasi. Cik šitien trases ir 2? Nē, bērnu trase un 4 pieaugušajiem. Un bērniem no 7 gadu vecuma arī var iet lielās trases. Pats pirmais, kas ir jāizdara, ir šī te karabīna jāuzliek uz šīs te sistēmas virsū. Pašā? Jā. Lai uzsāktu trasīti, jāuzliek virsū šādi te šīs te sistēmas. Viņa nevar nokrist? Nē. Jūs kā uzliksiet virsū, tā viņu vairs noņemt nevarēs nost. Tikai pašās trases beigās tā ir jauna sistēma ieviesta, lai nebūtu jāpāršpradzēs, jo ir gadījumi, kad cilvēki ļoti neuzmanīgi ir un viņi nepiesprādzējās trasē, un tad var notikt visādi nelaimes gadījumi. Tāpēc mēs esam nodrošinājuši to, ka labāk ir šāda sistēma, kur uzliekam virsū un nost viņu vairs nevar noņemt. Trasē, kur būs dzeltenā lentīte virsū, tas nozīmē to, ka ir jāņem skritulīts šis te, kuru ratēt šādi, pavalkot šo mielīti uz leju un iespiežam uz iekšu, tad viņš smuki atnāks vaļā. Uzliekam šādi te virsū, karabīna atrodas augšpusē, skritulītim, šajā te vietiņā, un nobrauciena laikā turamies šeit ar abām rokām. Pirkstus neliekam uz troses virsū, jo tā tu var tikai savainot sevi. Būs ļoti sāpīgi. Tad vēl, kas jāzina, ir, kad trasē, dodoties uz platformas, drīkst atrasties 2 cilvēki vienlaicīgi. Un šķērslī, kas ir starp platformām, drīkst atrasties tikai 1 cilvēks vienlaicīgi. Nu ko, turat īkšķus?
šitiem ten, ja turies šādi ten, liec vienu kāju, pēc tam pieķeries pie otra, liec otru kāju uz otra, un tā, un līdzi tiksi. Bet neuztraucies, kā viņš šitā kustēsies. Neuztraucies, tas nekāds nav. Tad man nemaz nav jātur šī. Ja, nav. Ja tu gribi, tad turi, ja tu negribi, tad neturi. Es labāk iesaku, jā, tā. Aiziet, davai. To vari mazāk māšau. Ja godīgi, tur paliek arvien vienkāršāk. Bišķiņ bija bail pie riņķiem, bet vairs nē. Tātad. Man būs jā... Labi. Super! Man patika. Krista, paldies, ka parādījāt šo visu, iemācījāt mums visu. Lūk, ko nozīmē vasara. Paldies arī jums un gaidīsim jūs atkal citu reizi. Bija patīkami ar jums sastrādāties. Bija patīkami palīdzēt. Mums arī. Jūs visi esat dzirdējuši pa jogu, bet vai jūs esat dzirdējuši pa bērnu jogu? Tāpēc šodien mēs esam atbraukuši uz Āgenskalna kalna klīniku, kur notiek šīs brīnišķīgās nodarbības. Labdien! Labdien! Sandra! Labdien! Ieva! Sveiks! Emīls! Vai jūs parādīsiet, kā īsti notiek joga un kas tad ir joga? Jā, protams, jūs piedalīsieties nodarbībā, izmēģināsiet, varēsiet pēc tam atsauksmes pateikt, kā jums patika, kas vispār ir joga. Nu, joga, tā ļoti, ļoti sena vingrošanas sistēma, var teikt. Mēs nodarbosimies ar sava ķermeņa nostiprināšanu šeit. Mēs iepazīsim savu ķermeni. Un tad jau jūs varēsiet izmēģināt, kas tas tāds ir. Sēžamies, sakrstojam mērti kājas. Tādā aglītī varam apsēsties, sakrstojam mērti kājas. Vakar bija brīvdiena. Pareizi? Jā. Bijāt pie dabas? Jā. Mēs bijām ārā vakar. Redzējāt, jau pienenītes bija un mālēpenītes saplaukušas? Redzēja kāds? Nē. Es redzēju. Es redzēju arī kameras, milzu kameņas lidoja un dūca. Pamēģināsim tēt pastrādāt ar savu elpošanu, padūkt kā kamenis. Viens ieelpas būs un izelpas caur muti, jā, tieši tā. Un mēs ievilksim gaisu caur degunu, cik varēsim. Un pēc tam, cik visu to gaisu, ko mēs ievilksim, to mēs izdūksim ārā ar šo te kamenis dūkšanu. Jūs varat arī aiziet acis ciet un iedomāties, ka jūs esat kamene un jūs lidojat pie pienenes, no pienenes pie pienenes un dūksim, ja? Tātad ieelpojam caur deguni un dūcām. Jāskaņa. Cik gaiss ir iekšā mums? Labi, vēlreiz ieelpojam. Un vēlreiz izdūcam līdz galam visu gaisu. Ļoti labi.
kad jūs parādījāt un pastāstījāt, kas īsti ir joga. Šeit tiešām bija ļoti jauki un mums ļoti patika. Nu, redz. Ja mēs šeit tuvumā dzīvotu, mēs nāktu. Super. Labākais kompliments man. Paldies. Es domāju, ka arī visiem bērniem, kas šeit nāk, ļoti patīk joga, tāpēc arī viņi šeit nāk. Čau visiem! Tagad es sēžu mašīnā un gaidu brāli un es domāju uztaisīt vlogu. Pirmkārt, apsveicu jūs visu sieviešu dienā, arī meitenes mazās apsveicu, jo meitenes izaugs par sievietēm. Lai nekā šodien biju koncerta lekcijā ar klasi, pēdējā koncerta lekcijā šogad. Nākamgad noteikti atkal brauksim uz koncerta lekciju. Bet, ja es nezinu vēl, kas ir koncerta lekcija, tad koncerta lekcija ir tāda vieta, tur kā dažreiz ir mūzikli, nu, kā izrādes. Katru gadu ir 3 izrādes vai 4, es nezinu īsti, cik šogad bija, bet katru gadu laiku ir kāda izrāde. Šoreiz bija tēma bija Maks un Morits. Man īstenībā ļoti patika, bija smieklīgi, bet nebija tik smieklīgi kā pagājušā koncerta lekcija, tur bija Palasi brīnumzemē. Tur bija tāds zaķīts diezgan smieklīgs, bet šajā koncerta lekcija tiešām bija ļoti forša. Mēs tur bijām ar klasi, un klase arī, domāju, ka ļoti forši. Mums bija ļoti daudz puķes, nu man bija. Un es uzdāvināju visām savām klases meitenēm. Visas bija priecīgas, vēl arī savām skolotājām. Un pat arī direktorai. Beidzās skola, gāju mājās, spēlējos mazo brālīti. Bet pēc tam man jau bija basketbols. Un basketbolā man gāja ļoti labi, tāpēc man treneris pateica to. Brīvlaikā būs turnīrs. Uzrakstiet jūs komentāros, kā jums gāja šodien pa skolu. Paldies, skatieties šo video. Atā! Čau, te Ieva Un Emīls. un Ivans. Mēs esam atsākuši filmēt raidījumus. Nu, 2 nedēļas bija tā kā pauze. Pauze gluži kā... No raidījumiem brīvlaiks, var tā teikt. Un nu mēs tagad filmējam jauno sižetu. Palēļu teātri, braucam mājās. Un pretīm ir talismans. Es atveru logu un, talisman! Viņš atsadziedēja tad tālrūci. Es viņam pamāju, viņš pēc tam iedeva 5 un iedeva kaut kādu žurnāliņu trakās dienas. Pērts par brīvu. Dīvaini. Bet, nu, labi, mēs braucam mājās un vēl būs jāuztaisa konkurss un vēl kāds sižetiņš, kāds rokdarbiņš. Būs jāmācas, jo es nepaspēju izmācīties. Bet, nu, šodien forša diena. Redzat, augšā debesis ļoti skaistas. Jā, un arī piekdien Ivantīņam būs dzimšanas diena, 2 gadiņi. Un es ar to esmu tik laimīga, ja manam mazam brālītim paliks 2 gadiņi. Un viņš būs priecīgs. Atceraties, pagāja vienu reizi mēs taisījām tā kā eklē challenge. Tas bija vai 7. aprīlī, jo viņam 7. aprīlī dzimšanas diena, vai 7. aprīlī vai 8. aprīlī. Ivans nepiekrīt. Tu nepiekrīti? Piekrīti? Labi. Kāds labs smaidiņš. Tā saka. Labi. Ar kā jau redzat, viņš diezgan labi runā. Un ir diezgan labs, vai ne? Labi.
Oh, no. Jums sestdiena 8. aprīlī ir iespēja mūs satikt. Spīcēji, jebkādā no LEGO standiņiem, bet meklējiet, mēs varēsim tur papļāpāt, uztaisīt selfijus, iepazīties un droši nāciet klāt. Jo, ja jūs baidīsieties, nekas tāds nesanāks, kā iepazīties, bet ja jūs būsiet drosmīgi, jūs varēsiet sadraudzēties. Jā. Paldies, ka skatījāties šo video. Atā! Tiekamies 8. aprīlī! Labdien, brāl Emīl. Kāpēc jūs tad sakans? Kāpēc ne? Kāpēc jā? Kāpēc ne? Kur tu tikko biji? Basketbolā? Kāpēc? Kāpēc ne? Vai tad jūs tur grozos metat tomātus? Nav loģisks jautājums. Bet kāpēc tev seja saka, tev uzmet uz sejas tomātu? Zini, jā. Čau visiem tiem un Emīls! Mēs atradām vecākās kasetes. Jūs visi zināt, ka pašlaik ir Spotify, YouTube, kur var ieslēgt dziesmas, video, bet senos laikos tā nebija. Senos laikos bija kasetes. Tīna ar tādiem speciāliem aparātiņiem. Un tāpēc mēs šodien izdomājam uztaisīt zīmuļkasešu challenge. Zīmuļkasešu challenge! Tātad mums katram ir kasete, kurā ir tikai vienā pusē tas rimbulīts satīts. Mēs drīkstēsim ar zīmuli, Ar pirkstiem, ar jebko palīdzību. Jā, drīkst izmantot zīmuli un arī savus pirkstus. Tev būs jānotina no vienas puses. Zīmulīts un jātīna. Tev būs no vienas puses jānotina uz otru pusi. Uzreiz tas, kas pirmais notīs. No vienas puses otru pusi. Sākam. 3. Pagaidi. 3, 2, 1. Vecāki paši tiniet savas kasetes. Paldies Dievam, ka ir 21. gadsimts. Mēs ejam klausīties Spotify. Bet pa nopietno, mīļie draugi, tad šis challenge aizņem baigi ilgo laiku, ap stundu. Mēs ar brāli izdomājām, ka mums abiem ir neizšķirts, jo mēs abi padevāmies. Un lai mums vecāki iedod kasešu maģi, un mēs ar brāli paklausīsimies, kā izskanēja dziesmas agrāk. Paldies, skatījāties! Atā! Noslēdzam LEGO Junior konkursu, kur balvā bija lūk šis superīgais LEGO Juniora ugunsdzēsēju mašīnas komplektiņš. Ļoti daudzi atbildēja pareizo atbildi un ļoti interesants atbildes. Atbilde pareizā bija, ugunsdzēsēju mašīna ir sarkana tāpēc, ka sarkanā krāsa simbolizē uguni. Un mūsuprāt uzvarēja Labais Dairis LV. Sazinies mums sociālajos tīklos un lai balva nonāk tavās rokās.
Atcerieties iepriekšējā raidījuma sižetu par ūdens slēpošanu. Tāpēc šoreiz, mīļie draugi, jums ir lieliski iespēja laimēt dāvanu karti no Jūrmalas ūdens slēpošanas un wakeboarda parka, kur jūs varēsiet vai braukt ar ūdens pūsli, vai braukt laivā, vai pat ar ūdens slēpēm. To varēs izvēlēties konkursu uzvarētājs. Un konkursu jautājums ir, kā sauc iepriekšējā raidījuma sižetu galveno varoni? Nu, to meiteni, kas brauc ar ūdens slēpēm. Paldies, ka skatījāties šo raidījumu. Atā! Līdz nākamajam raidījumam!